Ziemassvētku laiks ir tas laiks, kad padomāt par saviem sapņiem. Un kādi no kuram tie ir? Citam mašīna, citam balts zirgs vai vēl kas cits. Māksliniece Kristīne Luīze Avotiņa sapņoja par savu tramvaju. Audakls ir mana deju grīda. Tā spilgtā un dzīvespriecīgā māksliniece Kristīne Luīze Avotiņa ierakstījusi savā mājaslapā. Mūsu tikšanās reizē gan ar audakliem nav īstas saistības. Te tramvaju depo galvenais varonis ir tramvajs. Skaista Ziemassvētku dāvana Rīgai, kas tagad laistās mākslinieces dzīvespriecīgajos toņos un dabas tēlos. Luīzes draugi saka, viņa prot uzgleznot prieku. Man ļoti ir svarīgi radīt prieku savās gleznās. Tas arī mans būtībā mana darba mērķis glezniecībā, ko es vēlos parādīt. Un es dzīvoju uz Barona ielas. Arī šoreiz tramvajs, kuru piepildīja Luīzes draugu un atbalstītāju čalas, krāsainas kūkas un šampanietis, devās ceļā pa Barona ielu. Tiem, kas nemēdz apmeklēt galerijas, tramvajs ir gluži kā ceļojoša izstāde. Un tad mēs safotografējām šīs gleznas, izvēlējāmies 54 fragmentus, no kuriem satilpa 49, 5 palika ārpusē. Sākumā likās, ka varbūt 20 tikai sajies, bet mēs kopā ar Tomasu Folku sākām veidot dizainu un viss tika organiski. Tur saplūda, salikās kopā, kad mēs tieši līdz ar manu darbnīcu brauksim. Īstie izstādes darbi top tepat Luīzes darbnīcā. Mākslinieces personāla izstāde Instinkts būšot veltījums Latvijai un Luīzes sajūtām pret dzimteni. Spilgto krāsu mīlestība esot iedzimta no mammas, pazīstamās mākslinieces Ilzes Avotiņas. Glezno arī Luīzes vecākā māsa Katrīna. Viņa gan uzsver, gleznošana nav viss ģimenes, bet viņas pašas sapnis, un lielās mākslas aprindas Luīze nebaida. Un par ko gan baidīties? Viņai nav pat 30, bet šī būs viņas 14. personāla izstāde. Es no tā nekad neesmu baidījusies, jo es esmu uzaugusi mākslinieka ģimenē. Bet vēl jau vairāk tas man bija dubulti grūts uzdevums, jo man bija būtībā jākļūst vienlīdzīgai ar tiem, kas ir bijuši pirms manis. Tā ir mana mamma, mana māsa, un es nevarēju būt sliktāk. Es zinu, ka es atšķiros, bet man ir tāds, kā lai saka, nemitīgs eksistences prieks. Es cenšos novērtēt katru dienu un to arī ielikt katrā savā gleznā, jo pasaule ir skaista. Un viņa ir absolūti nezināma un noslēpuma, pārsteiguma pilna. Un tas ir tas, kas man iedvesmo. Pirms kāda laika Luīze palūdza uzzīmēt apsveikumu kartiņu kādai viņas talanta cienītājai. Luīze ķērās pie darba, kas sabūra ne tikai saņēmēju, bet arī pašu dāvinātāju, tipogrāfijas direktori. Viņa man atrakstīja, ka viņas pateicība būs bezgalīga. Pagāja 5 mēneši, viņa man zvanīja un teica, ka viņai ir sadarbības piedāvājums. Viņa vēlēs man uzdāvināt kalendāru. Un es varēšu darīt visu, ko es gribu. Tas bija tāds brīnums. Vispār man liekas, viss pasaule ir viena liela brīnuma. Arī skaistajā nākamā gada kalendārā redzami Luīzes jaunākie darbi. 21. gadsimta diktē savus noteikumus arī māksliniekiem. Kalendārs, tramvajs, kas tālāk? Luīze atmēja kuģis. Māksliniekam ir jābūt ļoti vispusīgam. Agrāk jau Picasso viņš veidoja zīmējumus, keramiku, skulptūras. Un tad tramvajs ir mana skulptūra, varbūt mana tēlniecība, vidas objekts. Tas ir tādā mūsdienīgā veidā pasniegts. Luīzes pamanāmais rokraksts aizrāvis daudzus. Viņas tēlainība, dzīvesprieks un košās krāsas ir kā spilgts atgādinājums dzīves skaistumam. Arī pati māksliniece jūtas novērtēta un vajadzīga, taču uzsver, ka tas ir 15 gadus smaga darba rezultāts. Un ticēt saviem sapņiem taču var jebkurā profesijā.